6. maijā Aglonas kultūras centrā notika Latvijas avīzes diena. Šeit norisinājās dažādas interesantas tikšanās un darbnīcas. Par vasaras puķu audzēšanu stāstīja Anita Onkele. Ziepju darbnīcā gatavot ziepes mācīja Kristīna Tīlika, bet aksesuāru izgatavotāja Inga Vaļeika rādīja, kā pagatavot ar pērlītēm rotātas ziedu piespraudes. Gatavojam ziepītes no ziepju masas. Šodien gatavojam tikai no vienas, no kristāla dzidrās, bet principā ļoti ātri centos izstāstīt arī par citām. Un ir tā, ka šī īsti par ziepju vārīšanu nevar nosaukt. Tas ir vairāk tā kā personalizējam un taisam smuki, jo ziepju vārīšana tomēr ir no nulles. Šis ir tāds feins veids, kā pavadīt mājās laiku ar bērniem, ballītē kaut ko kādam likt padarīt praktisku, lai nebūtu vienkārši sēdēšana un pļāpāšana. Galu galā ir kaut kas smuks, smaržīgs un labas dāvanas sanāk, jo tas būs noteikti lētāk un dabīgāk, jo to darīsim paši. Pat arī no šīs ziepju masas. Es izgatavoju puķīti, ko likt pie kleitas vai pie cepures. Vai matos pat piespraust. Nemaz jau tik grūti tas nebija, vienkārši principu zināt. Gribas, ja tad jau mājās arī var padarboties. Un to, ko es iemācos, to es arī nododu tālāk saviem bērniem. Mums arī ir bibliotekā radošā darbnīca, mēs šādu un tad un šo un to arī gatavojam. Tagad māmiņu diena, gatavosim apsveikumus. Dienas gaitā notika arī vietējo iedzīvotāju tikšanās ar veselības ministru Juri Bārziņu, un visi diskusijas dalībnieki, kuri bija uzdevuši savus jautājumus ministram, izlozē dienas noslēgumā varēja tikt pie vērtīgām balvām. Kā jau jebkura tikšanās ar reāliem iedzīvotājiem, priekš kuriem tā veselības aprūpe domāta, ir noderīga un vajadzīga. Viņa bija pārsteidzoši pozitīva. Tas, ko es mēģināju arī pateikt, ka arī paši iedzīvotāji, mēs esam atbildīgi par savu veselību. Ir tādas būšanas, nebūšanas veselības aprūpē, ārstniecībā, ir pastāvējuši un pastāvēs vienmēr. Arī ministrijā, es jūtu arī finansu samazinājumu laikā, ir bijis drusku atlaists tās kontrolējošās funkcijas ir palikušas vājākas. Viņas ir noteikti jāatjauno, bet no otras puses vēl jāsaprot. Lai kontrolētu, kādam tas darbs jādara, kādam par to algu ir jāmaksā. Vienlaiks mēs gribam, lai ir mazāk ierēģi, mazāk kontrolējoši iestādes. Tā kā te es aicinu būt pilsoniski atbildīgiem gan mūsu ārstiem, gan veselības aprūpes iestāžu vadītājiem, gan mūsu pašu pacientiem. Nepaļausimies tikai uz kontroli un represijām. Ja? Tā kā darīsim mūsu valstī visu iespējamo labāko. Arī kā pacienti jūs varat apņemties pārtraukt smēķēt, pārtraukt kaut ko neveselīgi darīt, sākt kustēties. Arī tad jūs būsiet savu ieguldījumu. Šī diena bija vērtīga ar to, ka bija dažādas iespējas piedalīties kaut kādās radošās darbnīcās, bet brīnišķīga bija arī veselības ministra uzstāšanās. Un par viņu tiešām palika bezgala jauks iespējas, ka tas ir cilvēks, kas zina, ko dara un zina, kas ir viņš savā vietā. Tas kopā balvas, jā, man ļoti laimējies. Man visi ģimenes locekļi, ieskaitot mani, mēs visi 3 dabūjām balvas. Dēls saņēma sen gaidīto līdzīša feļetonu grāmatu, par kuru, es sapņoju. Man bija žurnāls Agrotops. Un Lattelekom dekoders, pēc kā mēs smējos, ka šorīt rītā ģērbjos un teicu, es braucu pēc dekoderā. Un tas vēl laimējās tā. Dienā, katrā ziņā priekš Aglonas tas ir notikums un brīnišķīgs notikums.